No 20. oktobra līdz 4. novembrim ieskaitot ir īpašs periods. Kādam tas var nest panākumus un kādu savukārt iegrūst bezdibenī. Šis ir Lilitas, melnā mēnesa, tāds īpašas aktivitātes laiks. Un Lilita simbolizē tumsas spēkus. Un šo 2 nedēļu laikā tie dos mums iespēju vai nu tikt vaļā no kādas savas tumšās puses, vai arī vēl dziļāk iegrimt kādā situācijā, kuru izraisījušas mūsu negatīvās īpašības. Planētu savienojumi šajā laikā būs īpaši, un mums jābūt uzmanīgiem, jo Lilita gatavo pārbaudījumus katram no mums. Pēdējo reizi līdzīga situācija debesīs bija 89. gada novembrī. Un šogad ir 3 svarīgas dienas, kurās ir jābūt īpaši apzinātiem un nedrīkst sastrādāt muļķības. Pirmais punkts ir 23. oktobris. Šajā dienā mēs varētu būt neobjektīvi, mēs varam pieļaut kļūdas lēmumos un ir svarīgi neteikt neko tādu, ko pēc tam vajadzēs nožēlot. Otrā diena ir 26. oktobris, un šis ir laiks, kad mēs varam izdomāt sev nepareizus mērķus un redzēt situāciju kaut kā izkropļoti. Trešais svarīgākais punkts ir 4. novembris. Šeit var notikt negaidīti notikumi. Šajā dienā ir svarīgi nesteigties, nepārkāpt notikumus un neuzņemties risku. Varbūt arī kaut kādas dabas anomālijas, katastrofas, lielas avārijas, kaut kas bīstams. Tāpēc rūpējamies par savu drošību. Un kopumā tas nebūs tikai tā, ka viss kaut kas būs negatīvi, nepareizi un briesmīgi, jo ir arī visā šajā periodā laiks, kad var atnākt kaut kāda superveiksme, varbūt ātras izrāviens lietās uz labo pusi. Un tie ir 2 datumi, 28. un 29. oktobris. Tātad atceramies, 23. un 26. oktobrī un 4. novembrī ir vajadzīga pastiprināta piesardzība, jābūt modriem, jāuzmana sevi. Un kas visvairāk izjutīs, visi šie planētu aspekti notiks Skorpionā. Un var nest liels pārmaiņas tieši šīs zīmes pārstāvjiem un arī pārējās ūdens zīmes, zivis un vēzis var sajust iekšējās un arī ārējās pārmaiņas. Bet no tā nav jābaidās, jo ja kaut kas pats aiziet vai mainās, tam tā jābūt. Vienkārši uzmanamies, lai mēs paši nenofokusējamies uz nepareizu mērķi un nepieņemam lēmumus, kas pēc tam aizvedīs mums kaut kādos neceļos. Ja jūti, ka gribi pārbaudīt, vai iekšējā sajūta saka pareizi, vai arī tas ir kaut kāds iekšējais dēmons, kas liek kaut ko darīt, drošāk ir atnākt pie manas stāro konsultāciju, paskatīties, pārbaudīt, ko saka zemapziņa par šo visu. Tad raksti man privāti, ja gribi sarunāt laiku video zvanam. Un lai visiem ir interesants Lilitas valdīšanas laiks no 20. oktobra līdz 4. novembrim.